Prieks var būt par dažādām lietām. Cilvēks bez Dieva var priecāties par zemišķām, pasaulīgām lietām. Viņa prieks ir materiālās lietas. Bet, kad viņš saņem glābšanas ar Jēzus Kristus piedošanu, ticībā uz Jēzus Kristus izdarīto darbu pie krusta, tad ir īstais prieks, par ko viņš var priecāties. Un tas ir tas, ka viņa vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā. Kad cilvēks ir aizgājis uz bērēm un ieraudzījis kādu cilvēku, kurš savu dzīvi jau nodzīvojis, tad bieži mēs varam pārdomāt to, kur mēs pēc šīs dzīves nonāksim. Ja mēs nezinām dzīves jēgu un dzīves pamatu, un kur mūsu gars nonāk pēc šīs dzīves, tad īsti mums nav par ko priecāties. Mūsu prieks ir īslaicīgs par šiem zemes lietām, kas īsti neko nenes, jo tā dzīve ir īsa kā vēja pūsma. Tāpēc, lai iemantot īsto prieku, ir pieejams glābšanas bezmaksas evaņģēlijs caur Jēzus Kristus izdarīto darbu pie krusta ar viņu izlietajām asinīm. Tāpēc šodien pat ir laiks iemantot īsto prieku un par ko priecāties. Un tas ir tas, ka tavs vārds var tikt šodien ierakstīt dzīvības grāmatā. Ja tas jau tev nav izdarīts, tad nekavējies un izdari to šodien. Kā to var izdarīt? Var pateikt Jēzum Kristum, piedod, jā, es apzinos, ka esmu grēcinieks šajā dzīvē. Man ir vajadzīgs glābējs, un es ticu tam, ka tu miri par maniem grēkiem un augšām cēlies. Un ka tu savus asins izlēji par maniem grēkiem. Es tam ticu un to pieņemu. Un es meklēšu tavu gribu. Tā tu vari iegūt šodien to, ka Dievs saka, tu esi mans un es tevi ierakstu savā dzīvības grāmatā. Vai tev ir laiks patiesībai?